Labdien, lauksaimnieki, labdien, zemnieku saeimas biedri. Turpinam mūsu tikšanās sēriju ar visiem Eiroparlamenta deputātu kandidātiem, un tad šodien tiekamies ar jauno konservatīvo partiju pirmo numuru Tāli Linkait. Labdien, Linkait kungs. Sveicināti. Sākuma jautājums būs viegls, sava vēsture, savu pieredzi nedaudz jāpastāsta, bet nevis vispārīgā, kā sākām iet skolām vispārējais, bet saistība ar lauksaimniecību. Ir kāda vai nav kāda, jo tad mums parasti stāsta gan kā kolhozos ganīts govs, gan visu ko citu. Tālim Linkaitim ir saistība ar lauksaimniecību? Es atzīšos, ka, protams, es esmu pilsētas bērns, audzis un dzīvojis Rīgā pamatā, bet ar lauksaimniecību, kā katram latvietim, ir saistība. Sākot ar to, ka bērnībā gāju uz savhozu laukiem novākt. Es dzīvoju Pļauniekos un pāri ielai otrā pusē bija savhozs Rīga, kur bija jāvāc tomāti, šampiņoni un viss pārējais, kas tur auga. Bet tā nopietnāk, ja runā, tad es esmu no šā gada sākuma pārņēmis mana tēva saimniekošanu. Mums Saldas pusē ir gan zeme, gan meža. Es arī esmu mežu īpašnieku biedrības biedrs un darbojos ar meža stādīšanu un meža kopšanu. Tā kā kaut kāda nojauta man ir par lauksaimniecību, bet, protams, ka mana specializācija ir transports un ekonomika. Tātad darbi nav sveši, bet pie politikas man ir. Jā, varbūt iesākumā, kāda ir jaunās konservatīvās partijas galvenās prioritātes nākošam mandātam Eiropas parlamentā? Ārpus lauksaimniecības. Jā, lauksaimniecības pēc tam. Mēs esam labēja un konservatīva partija un atbilstoši savai ideoloģijai. Manuprāt, viens tāds liels uzdevums, kāpēc mēs startējam un ceram iegūt vēlētāju labvēlību, ir pavirzīt kopējo Eiropas parlamenta to noskaņojumu vairāk labējā un tādā pragmatiskā virzienā. Jo mūsuprāt, aizdējošais parlaments bija tāds kreis un zaļš, manuprāt, arī tāpēc, ka tajā laikā bija Grētas zvaigžņu stunda un daudz jaunu cilvēku bija ļoti tā iespaidojušies un bija tādas viņa veida kustības Eiropā, lai atbalstītu zaļo kursu un visu pārējo. Un es atceros arī no savas transporta jomas, ka vienmēr Eiropas komisija bija izstrādājusi kādu priekšlikumu un tad ejam uz parlamentu, un tur ir zaļi ambiciozāks priekšlikums. Un, manuprāt, tas ir nodarījis diezgan lielu ļaunumu arī tādām pietiekam sakarīgām iniciatīvām par ilgtspēju daudzās jomās. Un tāpēc šajā nākamajā parlamentā es ļoti ceru, ka būs pagrieziens tā kā atpakaļ pie vairāk labējām, pie pragmatiskām pieejām, kur tiek vērtēts katra mērķa tāds praktiski sasniedzamais rezultāts. Tas būtu viens, tātad mēs publiski sakām, ka mēs esam pret bērnišķīgo kreisumu un nepārdomāto zaļumu. Un no tādām citām lietām, ka, protams, mēs pārstāvam Latvijas intereses, un tas nozīmē nākamajā daudzgada budžetā noturēt vai pēc iespējas pieaudzēt finansējumu Eiropas Savienības fondos, gan kohēzijas fondā, gan visos pārējos citos, kur ir mūsu intereses, jo mēs joprojām esam perifēra valsts, relatīvi nabadzīga valsts, un mums šie Eiropas Savienības līdzekļi ļoti nodara. Bet, lai ambiciozas lietas panāk, ir vajadzīga arī laba komanda. Es nedomāju tieši jūsu komandu, bet Eiropas parlamentā, kurā komandā vai politiskajā grupā, pareizāk sakot, jūs plānojat iekļauties kā jaunā konservatīvā partija? Jā, mums tā iekļaušanās grupās ir zinām vēsturi, jo iepriekšējo reizi mēs mēģinājām pievienoties Eiropas Tautas partijas grupai, bet tur vienotība mūs bloķēja. Un līdz ar to šobrīd mēs sakām tā, ka mēs, protams, esam konservatīvas ideoloģijas nesēji, un mūsu ideoloģija ļoti labi saskana ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupas politiskajām nostādnēm, bet
To, kurā grupā tad mēs reāli būsim, to mēs varēsim pateikt tad, kad mēs tiksim ievēlēti, jo stāst arī par to, ka varētu veidoties kādas jaunas grupas, iespējams arī spēku samērs starp grupām var mainīties, un tāpēc redzēsim, kāds būs nākamais sasaukums, tur tad arī mēs būsim. Un lauksaimniekiem svarīgs jautājums. Komitejas? Šeit mēs varam atgriezties atkal pie komandas, un es arī varu teikt vēlētājiem, man nav tāds uzstādījums, ka man kā pirmajam obligāti ir jāiekļūst Eiropas parlamentā, tā kā var izvēlēties no mūsu saraksta to kandidātu, kurš ir ar vislielāko pieredzi, un konkrēti Gatis Eglīts mums ir tas, kurš ir ar ne tikai ekonomists un ne tikai pensiju ministrs bijis, bet arī Briselē ir strādājis ar lauksaimniecības jautājumiem. Un tāpēc, ja viņš nokļūtu, tad droši vien, ka tas Latvijas lauksaimniekiem būtu pats labākais variants. Bet Tāls Linkaits ir nokļūst? Bet ja Tāls Linkaits nokļūst, tad man tuvākās ir transporta turisma lietu komiteja, arī otrs variants budžeta komiteja vai reģionālās attīstības komiteja. Labi, par pašu Tālu, par jauno konservatīvo partiju un šo te Eiropas potenciālo ģimeni un komitejām esam tikuši skaidrībā. Tagad par zaļo kursu, varbūt par reģionu attīstību, par lauksaimniecību. Šajā kontekstā, jāsaka, jums pēc programmas ir diezgan skaidra, saprotam, jūsu orientācija, ko jūs arī jau iezīmējāt, bet tomēr tāds nedaudz provokatīvs jautājums. Pret visu to skepsi, kas ir saistībā ar zaļo kursu arī no jaunās konservatīvās puses, vai Eiropas zaļajā kursā ir kas pozitīvs? Es teiktu, ka pati ideja jau nav slikta. CO2 emisiju samazināšana kā tāda, labi, jā, tas jau nav nekas peļams. Ja mēs uz to varam pārliecināt lielākos emitentus Ķīnu, Ameriku, Indiju, tad tas būtu vēl labāk. Arī tas, ka mums ir jādzīvo pēc iespējas ilgtspējīgu veida saimniekošana, tas arī ir pozitīvi. Man transporta jomā ļoti patīk visas tās idejas, kas ir saistītas ar sabiedrisko transportu, ar paradumu maiņu, ar vairāk tādu aktīvu dzīvesveidu izmantošanu, velo braukšanu un kājām iešanu un tā, bet kur ir tā problēma, kā jau es teicu, ar Grētas ienākšanu politikā ir radies tāds pārspīlējuma virziens, ka tiek uzstādīti pirmkārt tādi mērķi, kuri nav faktiski sasniedzami, otrkārt, kuri tehnoloģiski nav sasniedzami, un treškārt, kuri ekonomiski nav paceļami. Bet ar visu šo skatoties, ja jūs tiksiet ievēlēts, saistībā ar zaļo kursu un lauksaimniecību ir ļoti daudz stratēģijas, regulas direktīvas šī zaļā kursa ietvarā radītas. Kāda būtu jūsu drīzāk orientācija? Labi, viss uztaisījām, pietiek, tagad mēģinām kā sagremot, vai tomēr daļu no tām atcelt? Mēs zinām, no lauka līdz galdam tur tādi mērķi, šādi mērķi. Jūsu pozīcija būtu iet atpakaļ, ieslēgt atpakaļ robu varbūt, vai vienkārši apstāties un viss vairāk vairs nē? Arī no pieredzes satiksmes ministra amatā mēs savulaik cīnījāmies par tā saukto mobilitātes pakotni, un tur mēs, protams, nepanācām to, lai to pakotni vispār nepieņem, bet mēs panācām to, ka pēc kaut kāda laika ir tā kā pārskatīšana, šīs politikas pārskatīšana, un tad caur šo te pārskatīšanu mēs varam atkal mēģināt to no jauna ietekmēt. Un es, protams, nezinu konkrētos failus un viņu, kā lai saka, tos visus izvērtēšanas veidus, bet manuprāt, ka ideoloģiski ir jāmēģina ne tikai tā kā pieņemt un skatīties, lai uz priekšu netiek kaut kas jauns pieņemts, bet arī mēģināt ierosināt pārvērtēšanas tur, kur tas ir vajadzīgs un iespējams. Vēl viens jautājums, pirms mēs ķeramies pie budžeta un dažādām ekonomiskajām lietām. Jūs arī partijas programmā minat tajā, kas CVK publicēta, ka ir strādāsim, lai atbrīvotu uzņēmumus lauksaimnieks no pārliekas birokrātijas. Un birokrātija tiešām ir lauksaimniecībā milzīgi. Tagad gan steigšu tempā, gan šeit Latvijā ministrija, gan Eiropas komisija tur pāris lietas groza. Bet tā realistiski jums ir kāda ideja vai plāns, kā to darīt? Jo šo jautājumu mēs uzdevām arī, varētu teikt, 2 Eiroparlamenta un Eiropas komisijas veterāniem, Valdim Dombrovskim un Robertam Zīlēm, kamēr Dombrovskis teica, ka kaut kādi plāni esot, Roberts Zīle teica, netic, nebūs.
Es no pieredzes arī varu teikt, ka tas nav vienkārši. Ja vienreiz regula ir pieņemta, it sevišķi regula, nevis direktīva, bet regula, tad to kaut kā pagriezt uz atpakaļ tajā ieviešanas sadaļā ir pagrūti. Man sirdī tuvākie mežu jautājumi, tur ir atmežošanas regula, kur tagad pie koku ciršanas būs gandrīz katram kokam GPS jāpieliek tās koordinātas klāt, jo tur saistībā tagad būs jānorāda no katras cirsmas, no kurienes tas koks ir nācis, lai pēc tam varētu izsakot, lai nedod Dievs, tas nav kaut kāds tur Amazonas mūža meža koks pēkšņi aizceļojis. Bērs, jā, no Amazonas. Jā, nu lūk, un tas, man liekas, viss ir šausmīgi pārspīlēti, piņķerīgi un nevajadzīgi, un tad ir jāskatās, vai mēs varam kaut kādus tos piemērojumos aktus, vai teiksim, šeit pat zemkopības ministrija piemērojot to konkrēto regulu, vēl kaut ko var darīt lietas labā. Bet es domāju, ka tā ņemot gabaliņu pa gabaliņam, arī var mēģināt to birokrātiju katrā konkrētā jautājumā mazināt. Par budžetu. Labi, pārējot par budžetu. Jūs savā programmā soliet, ka ir jāpanāk tiešmaksājuma izlīdzināšana. Vai jums ir kāds plāns, kā to varētu panākt? Es domāju, vispirms ir jāuzstāda tas princips, ka mums ir jācīnās par pēc iespējas augstākiem tiešmaksājumiem. Un kāds tas būs, kāds tas veids tieši sarunās būs, to jau tad mēs redzēsim. Un tāpēc arī svarīgi sastrādāties ar lauksaimniekus pārstāvošām organizācijām. Šeit uzreiz stop. Šajā brīdī mēs noķersim tālu linkait. Tad mēs pareizi nolasījām, ka ievēlēšanas gadījumā jūs nebūsiet tas politiķis, kurš sola sadarboties un pēc tam pazūd un neatbild uz telefonu zvaniem. Un atrodas pēc 5 gadiem. Jā, bet jūs tiešām ar mums sadarbosieties, ja būs. Jā, nu tā pieredze man ir tāda, ka es neuzskatu sevi par visgudrāko visās nozarēs, un tāpēc arī ieklausos tajos cilvēkos, kas konkrētā nozarē gudrāki par mani. Mums partijā, kā jūs teicat, Gatis Eglītis ir lauksaimniecības eksperts, mums ir Māris Freimans, kas ir caur jaunajiem zemniekiem izaudzis, un ja man nav kaut kāds zemkopības jautājums skaidrs, es viņam jautāju vispirms, bet, protams, tad, kad jautājums aizies par kaut kādām regulām, par politikām, tad tas obligāti ir sadarbības jautājums ar lauksaimniecības organizācijām. Burvīgi, bet tad tomēr 20 gadus mēs cīnamies un vēl tie 100% nav. Tad kā jūs iztēlojaties, kā to var izdarīt? Tur jāsaprot, kādas ir citu valstu intereses, un saprot, ka tur ir formulas, caur kurām tad mēģinām tos tiešmaksājumus aprēķināt, un tad es ļoti ceru, ka man kāds pateiks priekšā, kāds ir pareizai formulai, pareizais reizinātājs vai dalītājs. Jā, būs tas gan sarežģīts jautājums. Jo, protams, ka ir pat ja 9 deputātiem no Latvijas būs vienāds viedoklis, tad starp 720 sameklēt tos dombiedrus, tur vajadzēs padarboties. Jā, noteikti būs vajadzīga ļoti liela pārliecināšanas spēle, lai tos kolēģus no citām valstīm pierunātu, padalīties. Ja un lai arī cik muļķīgi tas nebūtu, brīžiem varbūt ir arī jāšantažē. To atbalstu, es atbalstīšu tev svarīgo to, jo šeit tiešām svarīgi ne tikai samobilizēties Polija, Baltijas valsts, kas ir, mēs esam redzējuši, 120 balsis ir par un tad 600 ir pret, šādu priekšlikumu, tad tur vajag arī tirgoties un grupu iekšienē stingri strādāt. Jā, un droši vien, ka tur tas jautājumu loks, kas ir uz galda tajā brīdī, varbūt ir ne tikai kopējās lauksaimniecības politikas jautājumi, bet arī citi, un tad skatāmies, ko mēs varam ietirgot. Kādas ir jūsu domas saistībā ar potenciālo Eiropas paplašināšanos? Mūs kā lauksaimnieks tas satrauc, jo pievienojoties Moldovai, Ukrainai, tas ir pār pa 20 miljoniem hektāru, kas varētu pienākt klāt. Arī tas nozīmē ļoti liels naudas izdevums kopējā lauksaimniecības politikā.
Es domāju, politiski neviens neiebilst tam, ka Ukrainai un Moldovai ir jābūt Eiropas Savienības dalību valstī. Tas ir tāds liels politisks virziens, bet tai pašā laikā atceramies, kā mums gāja ar pievienošanos. Tad tādām lielām valstīm kā Ukrainai tas būs vēl sarežģītāk, un es arī apzinos, ka faktiski līdz ar Ukrainas pievienošanos ir jāmaina daudzas politikas, ne tikai kopēja lauksaimniecības politika, arī kohēzijas politika, jo tas paņems līdzekļus no visām politikām. Un tad ir tāds filozofisks jautājums, varbūt, kad ir jāpalielina Eiropas Savienības kopējais budžets. Es zinu, ka tas nav vienkārši, kopās valstis par to nav priecīgas, bet tad tur būs droši vien tā politiskā izšķiršanās. Bet jūs noteikti būtu pie tiem deputātiem, kas atbalsta Es būtu budžetu. pie tiem deputātiem, kas atbalsta budžeta palielinājumu, es būtu pie tiem deputātiem, kas apzinās, ka tādas lielas valsts ienākšana, tas nozīmē arī jāizvērtē tie riski un kā tas attieksies tieši uz mūsu, ne tikai uz lauksaimniecības sektoru, bet arī uz citiem sektoriem, un svarīgi arī, lai tās valstis, kas pievienojās, ievēro visas tās mūsu prasības, Eiropas Savienības prasības, tā skaitā arī šīs te vides prasības, par kurām mēs jau esam šeit izcīnījušies, lai mums nebūtu nevienlīdzīga konkurence. Tāpat Ukrainā tās zemes ir ļoti auglīgas, un viņiem jau tā ir dabiska konkurences priekšrocība. Ja jūs jau mazliet šos te ražošanas standārtus pieminējāt, vai jūs atbalstītu tādu variantu, ja tiek mazināts kopējās lauksaimniecības budžets, tad arī šīs te prasības mūsu lauksaimniekiem tiek mazinātas. Mazāk nauda, bet tad par zemākām prasībām. Jo šī ir lieta, ko mēs kā lauksaimnieki dzirdam Eiropā, ka diez vai to budžetu palielinās, un ja nepalielinās, mums ir paplašināšanās jautājums, drošības jautājums, citi jautājumi, mazināsim uz lauksaimnieku rēķina, un ja tā notiek, tad lauksaimnieks pretī prasīs, man maksā visas šīs te prasības. Ja mēs mazinām finansējumu, tad jāmazina prasības, kā jūs to skatītos. Es pirmkārt gribētu redzēt, kā tas dabā izskatīsies, ja jau šobrīd mēs redzam, ka zemnieki nav apmierināti arī citās valstīs ar politiku un iet ielās, tad pie tēzes samazināsim kopējo lauksaimniecības politikas finansējumu, kā tas varētu izskatīties Eiropas galvaspilsētu ielās. Skaļi. Lūk, jā. Tā kā, manuprāt, tas tāds liels grieziens tur tīri faktiski nevarētu notikt. Ja tas notiek, tad, protams, ka tam ir jānotiek, kaut kāds trade-offs tur ir pretī, tā tad ir kaut kas jāpiedāvā. Kas tas būs, un tas ir ļoti uzmanīgi jāvērtē, kas tieši kādā ziņā tiek samazināts. Viena lieta, kā mēs varbūt šādu pavērsienu varētu izmantot savās interesēs, ir tad, kad šādas sarunas notiek, tad teikt nevis visiem tagad mazinām par 40%, bet Latviju, Baltiju atstājam vienā līmenī un tos, kuri ilgus gadus saņēmuši virsvidējā, tad varbūt no tā katliņa ņemam nost. Bet labi, nedaudz tas arī par formulām, jā, un mēs jau... Es ļoti ar lielu deksmi esmu iesaistījies tagad tajās pesticīdu diskusijās, kur mūsu zemniekiem pārmet, ka mēs pa daudz lietojam pesticīdus, bet tur ir pretī Nīderlandes piemērs, kur vispār ir mums aktīvisti pesticīdu ziņā, un tad, kādam ir jāpiekāpjas. Tikai Nīderlandi. Augu aizsardzības līdzekļu lietojumu pat Polijā apskatot, tas ir krietni lielāks nekā pie mums. Bet par zaļajām lietām vēl nedaudz nevarētu teikt skandalos, skaļš balsojums Eiropas parlamentā bija pavisam nesen par dabas atjaunošanas likumu, regulu, saucam kā gribam. Ar ļoti, ļoti šauru vairākumu Eiropas parlaments atbalstīja priekšlikumu un tātad adoptēja šo te pozīciju. Mums, kā lauksaimniekiem, un jūs minējāt arī esat meža īpašnieku biedrībā, es pieļauju, jūs arī esat informēts, tur ir ārkārtīgi daudz neskaidras lietas, ir īpaši saistībā ar organiskajiem augstiem. Kas ir dabīgais hidroloģiskais režīms, kurš tagad mums kā zemju īpašniekiem kaut kur būs jāatjauno, kas ir dabīgās ekosistēmas, neviens jau īsti nevar paskaidrot. Jo komisija arī to nav plašāk skaidrojusi, bet vairāk kā puse Latvijas Eiroparlamenta deputātu balsoja, jā, mēs šo atbalstam un jūs ieviesīsiet. Ko? Nezinām, bet ieviesīsiet. Tīri teorētiski.
Tur vēl jāpaskatās juridiski aspekti, bet nākošais parlaments iespējams var nepārņemt iepriekšējā parlamenta pozīciju. Jūs atbalstīt šādu pieeju, ka sākam no jauna, skatāmies no jauna, iepriekšējo nepārņemam? Es domāju, ka pēc tā, ko jūs stāstat, es neesmu tā ļoti rūpīgi izlasījis, pēc tā, ko jūs stāstat, izdevīgāk būtu sākt šo failu no sākuma. Nu, vismaz tā man izklausās, bet, protams, ka tur ir jāsaprot, kas šeit ir labvēlīgāks pieņemts un kas ir netik labvēlīgs. Jā, ok, tā tad jāiedziļinās. Bet vai jūs arī esat savā iepriekšējā pieredzē saskāries ar to, ka, lai mēs varētu tā labi Latvijas intereses aizstāvēt, mums tomēr pietrūkst pamatotu argumentu, pētījumu un datu, un tas pats arī attiecās uz dabas aizsardzības regulas ieviešanu. Nav skaidrs, ko ieviest, un droši vien mēs pat nevaram izrēķināt, jo mums jau nav... Mēs nezinām, kas jārēķina. Jā, tad, kad zinās, droši vien nespēsim sarēķināt. Tā ir, manuprāt, mazu valstu tā problēma, ka pirmkārt mums trūkst speciālisti, otrkārt viņi netiek finansēti un viņi netiek piesaistīti, un treškārt mēs kaut kā nokavējam to brīdi, kurā jau lielas lietas ir izlemtas, un mums diez kāpēc šķiet, ka mums jāpiedalās kaut kur tur tajā procesā, ka tur jau uz papīra kaut kas ir uzrakstīts. No savas iepriekšējās darba pieredzes, kad es 12 gadus pārstāvēju Baltijas jūras reģiona intereses par telpisko plānošanu reģionālo attīstību, tad mēs jau piedalījāmies tajās diskusijās, kur vēl tikai mēģina formulēt nākamo politiku. Un tur ir jābūt mūsu ekspertiem. Tātad mums ir jāpiesaista priekš sevis, arī lauksaimniecības organizācijām ir jāpiesaista vairāk finansējumu tieši ekspertīzes radīšanai. Lai zinot, kurā virzienā dodās jaunās politikas, lai tur jau mums būtu savi pārstāvi, savi nosacīti aģenti iekšā tajās sākotnējās diskusijās. Labi, par tirdzniecību. Jā, par starptautisko tirdzniecību. Tie protesti, kas pagājušā gada beigās, šī gada sākumā Eiropā notika lielā mērā, to iemesls bija mūsu lauksaimnieku nekonkurētspēja ar trešās pasaules ražotājiem. Vai jums ir kāda ideja, kā mēs varam pasargāt savus ražotājus no šīs importa produkcijas, kur ir saražota ar zemākiem ražošanas standartiem? Pirmkārt, tie ir divpusēji vai daudzpusēji tirdzniecības līgumi, kuros Eiropas Savienība ir viena no pusēm. Tur ir obligāti jāiestrādā tie principi, kā preču vai pakalpojumu piegādē nevar būt izmantot zemāki standarti kā tie, kas jau pastāv Eiropas Savienībā. Šeit gan viena lieta, un to mēs arī Maira Dombrovska kungam izteica repliku, ka nevienmēr iet runa par standartiem. Mēs ticam, ka varbūt no tās Malaizijas nāk laba pārtika iekšā, jā, vai Argentīnas vienalga no kurienes, bet tas, kas Eiropā ir, mēs jau fokusējamies ne tikai uz gala produktu kvalitāti, bet arī visu procesu, kāds tiek ražots, un to ir daudz grūtāk, jo visu kontrolēt. Tas nav analīzes. To nevar uz robežas izmērīt. Jā, nevar, bet... Cik plata buferjosla gar ūdeni ir bijusi, vai ne? Nē, protams, ka mēs tik dziļi droši vien nevarēsim izsekot visiem un katram produktam, bet kaut kādām pārbaudēm, standartu ievērošanas pārbaudēm arī tajās trešajās valstīs ir jābūt. Un ja mēs esam ekonomiski spēcīga savienība, kopējais tirgus Eiropas, tad mums ir jābūt arī spēcīgiem pārbaudītājiem, kuri var izsekot šo te produkciju, izlases veidā veikt šīs pārbaudes. Ja mums līgumos tas ir ierakstīts, tā tad ir jāspēj arī tos līgumus kontrolēt. Maira, vai pirms došanās pie iesūtītiem viedru jautājumiem tev ir vēl kāds no sevis jautājums? Es domāju, mēs nepaprasījām par to, kā izvairīties no konfliktiem, patiesībā sakot, ar šīm trešajām valstīm. Jo mums, lauksaimniekiem, mums arī ir divas lietas. Viens ir tas konkrēta spēja ar to importu produkciju, bet otrs, mēs arī lauksaimniecības sektors kopumā Eiropā esam lieli pārtikas eksportētāji. Mums arī vajag to valstu tirgus, uz kurieni vest
dārgos franču vīnus vai konjakus un sierus itāļu, vai ne? Un tur bieži vien sadurās tā interese, ka mums vajag gan vienu, gan otru. Un tad ir vēl pārējās industrijas. Tad ir mašīna industrija, kuriem savukārt mašīnu būv, kuriem vajag pārdot šīs lietas trešo valstu tirgos. Un bieži vien tā lauksaimniecības ražotāji, tie, kuri ražo priekš iekšējā tirgus, tie tiek upurēti. Jā, tur droši vien, ka nav tāda vienkārša atbilde. Ja jau būtu vienkārši, tad jau tur būtu kāds risinājums. Bet es domāju, ka katrai nozarei jāpastāv pa savām interesēm. Un šeit man ir aizdoms, ka visi lauksaimnieki Eiropā tomēr ir vienoti tajā, ka ir jābūt stingrām tirgus aizsardzības prasībām un arī kvalitātes kontrolas prasībām. Un tad ir jāpastāv uz to, lai attiecīgie Eiropas Savienības dienesti būtu spēcīgi un viņi arī darītu savu darbu. Kā tur tā dīlošana notiek attiecībā pret citām nozarēm, tad lai viņas ar to tiek galā. Labi, pievēršamies lauksaimnieku iesūtītiem jautājumiem. Ir divi, laiks gan mums ir vienam, tāpēc arī uzdošu vienu. Cilvēks ir neizpratnē. Un te jūs varat atbildēt gan kā politiķis no tās otras puses, gan arī vienkārši skaidrojot. Kāpēc politiķi ierobežo lauksaimniekus, ražotājus lietot dažādus līdzekļus, es pieļauju augu aizsardzības līdzekļus, bet neierobežo patērētājus izmantot, piemēram, ķīmiskus pesticīdus vanas istabas tīrīšanā? Kāpēc tādas dubultie standarti? Tagad saskaroties ar šiem jautājumiem un runājot ar, kā saka, zaļo pusi, es esmu secinājis, ka politikā bieži vien pamanāmāk ir tie, kas ir skaļāki, kliedzošāki, aktīvāki. Un diemžēl pēdējos gados tieši šis te Grētas Thunbergas faktors un vispār tāds aktīvisms ir daudz pamanāmāks publiskā telpā, mediju telpā, sociālajos tīklos un atstāja daudz lielāku iespaidu. Un tādi saprātīgi argumenti par to, kā tad mēs to labību izaudzēsim vispār bez pesticīdiem, kas tad tur no tā būs, kāda būs ražība tad vai ko tad mēs liksim uz galda, tas kaut kā aiziet otrā plānā. Tā kā es domāju, ka zemniekiem vajadzētu mēģināt kaut kā arī savu to pozīciju tādu atraktīvāku veidot un nebūt tik nopietniem un piesaistīt tādas, it sevišķi jaunās paaudzes zemniekus vairāk situācijas skaidrošanā. Es sarunājoties ar žurnālistiem, tur saņēmu uzbrukumus, ka lūk, tur zemnieki jau patiesībā ir vienīgi indētāji un ka tur ir tik šausmīgi, ka tur slimības tikai pēļņa. Jā, un ka to visu āprāts un to visu produkciju taču izved un kā tam mums pašiem neviens grauds gandrīz nepaliek. Tā kā es domāju, ka ir jāveic liels skaidrojušs darbs gan ar sabiedrību, gan arī ar žurnālistiem. Tāls Linkaits, jaunā konservatīvā partija, pirmais numurs. Paldies, Linkaita kungs, un pateicība arī par to, ka atvēlējāt laiku un atnācāt pie mums no mūsu biedra Ievas Sieras, tad arī neliela pateicība. Siera Rituls. Paldies! Paldies par sarunu!